Kopš 2012. gada SIA Rēzeknes satiksme Rēzeknes pilsētā nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus. Ir saņemtas visas atļaujas un licences, iegādāti mūsdienīgi, pasažieriem komfortabli un droši autobusi. Uzņēmums ir uzsācis standartu un paša uzņēmuma noteiktu prasību ieviešanu, nepārtraukti pilnveidojot sistēmu, novērtējot izpildījumu atbilstību mērķiem, lielu uzmanību pievēršot darba aizsardzībai. SIA Rēzeknes satiksme strādā vairāk kā 100 darbinieku. Uzņēmuma vadība apzinās, ka uzņēmuma galvenais resurss – tas ir cilvēks. Komfortabli un droši darba apstākļi ir tie faktori, kas pozitīvi ietekmē jebkuro uzņēmēju darbību. Piesaista potenciālos darba ņēmējus, rada labas atsauksmes par uzņēmumu kopumā un rezultātā ļauj uzņēmumu arī samazināt izmaksu daudzumu. Darba vietas pareiza ierīkošana, mikroklimats, vibrācija, dažādas piespiedu pozas, nakts darbs, biežas monotonas kustības, stress, kas rodas paaugstinātas atbildības rezultātā. Šie ir faktori, kas ietekmē autobusa vadītāju, tai skaitā viņa darba spējas un veselību. Ar šo filmu mēs vēlamies vērst uzmanību, cik svarīgi autobusu vadītājiem ir ievērot darba aizsardzības prasības un atbilstošu dzīves stilu. Jo, kā mēs visi zinām, autobusa vadītāja darbs var negatīvi ietekmēt veselību un radīt arodslimības. Autobusa vadītājs ir profesija, kas prasa lielu atbildību un uzmanību. Viņš ir atbildīgs par pasažieru drošību un transporta līdzekļa vadīšanu dažādās nestandarta situācijās. Svarīgi ir apzināties potenciālos darba vides riska faktorus, kas ietekmē autobusa vadītāja darba vidi un veselību. Autovadītājs autobusa kabīnē pavada lielāko darba laiku, tāpēc kabīnē nozīmīgs ir ērtums, komforts, redzamība, kārtība un drošība. Pirms uzsākt darbu svarīgi noregulēt stūri un sēdekli vadītājiem ērtā stāvoklī. Jāpārliecinās par stiklu un spoguļu tīrību, kas iespaido redzamību. Kabīnei jābūt tīrai un kārtīgai, kas lieki nenovērstu vadītāju uzmanību un ļautu koncentrēties darbā. Vibrācija transporta nozarē ir ļoti izplatīts darba vides riska faktors. Ķermeņa vibrācija, kurai autobusa kabīnē ir pakļauts vadītājs, kombinējas ar darbu piespiedu pozā un rada dažādus veselības traucējumus, īpaši mugurkaulā, tāpēc viena no tipiskākajām autovadītāju sūdzībām ir sāpes mugurā un kakla rajonā. Plaukstu roku vibrācija var radīt karpālā kanāla sindromu, radot tirpšanas un sāpju sajūtu rokās. Vibrācija var ietekmēt arī redzi, asinsriti un muskuļus. Tas viss veicina nogurumu, rada emocionālu stresu, mazina koordinācijas spējas un vairo diskomforta sajūtas. Vadītāja garastāvoklis un kopējā labsajūta savukārt ietekmē satiksmes negadījumu risku. Būtiskākie darba aizsardzības pasākumi ir darba un atpūtas grafika ievērošana, veselīgs dzīvesveids, regulāras obligātās veselības pārbaudes, transporta līdzekļu tehniskās apkopes un vibrācijas mērījumi. Autobusa vadītāja nozares īpatnību dēļ bieži ir pakļauti temperatūras svārstībām un ievērojamai ultraviolētā starojuma iedarbībai, jo pasažieru pārvadājumi notiek neatkarīgi no laika apstākļiem. Nodarbinātajiem, kas ilgstoši strādā paaugstinātā temperatūrā, biežāk novēro sirds un asinsvadu, kā arī nervu sistēmas slimības. Pie svarīgākajiem preventīvajiem pasākumiem jāpiemina nodarbināto informēšana par starojuma kaitīgo ietekmi un nodrošināšana ar dzeramo ūdeni. Autobusa vadītājs ikdienā saskaras ar daudziem psihoemocionālajiem riska faktoriem, kas saistīti ar nozares specifiku. Svarīgākie – darba laiks, tā plānošanas īpatnības, ceļu satiksmes noteikumi un uzņēmuma iekšējie noteikumi. Nakts darbs, paaugstināta bīstamība un atbildības sajūta strādājot ar pasažieriem, nelaimes gadījumu risks. Šie un citi psihoemocionālie riska faktori var radīt paaugstinātu risku nodarbinātā veselībai, kā arī samazināt tā uzmanību un koncentrēšanās spējas, tādējādi paaugstinot varbūtību ciest nelaimes gadījumos. Bieži vien satiksmes negadījumi notiek transporta līdzekļa vadītāja noguruma dēļ. Transporta vadīšana, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus,
pasažieru apkalpošana, darbs ar naudas plūsmu. Šie un citi aspekti ir saistīti ar vadītāja paaugstinātu atbildību. Tāpēc autobusa vadītājiem ir būtiska pienācīga atpūta, kvalitatīvs miegs, veselīgs dzīvesveids un obligāto veselības pārbaužu veikšana. Sijā Rēzeknes Satiksme rūpējas par autobusu vadītāju veselību, nodrošina darba vietā drošību un komfortu, piedāvā apmācību kursus, plāno sabalansētu atpūtas un darba grafiku, informē par svarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar paaugstinātu atbildību. Autobusa vadītāji bieži ķīmiskos faktorus, piemēram, degvielas uzpildīšanu, neuztver kā risku, uzskatot tos par normālu darba procesa sastāvdaļu. Diemžēl tas ir vērā ņemams riska faktors. Kaut arī ķīmiskā riska iedarbība nav ilgstoša, uzņēmums veic preventīvus pasākumus tādus kā regulāras degvielas uzpildes stacijas tehniskās pārbaudes, degvielas pareizas aprites nodrošināšanu, darbinieku apmācības, individuālās aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu un lietošanu. Lai izvairītos no dažādiem traumatisma riska faktoriem, kas var ietekmēt autobusa vadītāju veselību un drošību, vadītājiem ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Vadot transporta līdzekli jāizvairās no viedierīču lietošanas, jāsako autobusa tehniskajam stāvoklim un darba vietā jāievēro tīrība un kārtība. Piedāvājot autovadītājiem lielāku atbalstu, gan fiziskā, gan emocionālā plāksnē, dodot viņiem iespēju sekot un rūpēties par savu veselību un labsajūtu, Sijā Rēzeknes Satiksme var ievērojami mazināt riska faktorus. Uzņēmums, rūpējoties par videi draudzīga transporta infrastruktūras attīstību Rēzeknes pilsētā, pasažieru pārvadājumus nodrošina arī ar elektroautobusiem. Elektroautobusos ir augstāks komforta līmenis gan pasažieriem, gan vadītājiem, mazāka vibrācija, ērtāka kabīne ar ergonomiski izvietotām vadīšanas ierīcēm. Autovadītāja kabīnē ir vienmērīgāka gaisa temperatūra, būtiski zemāks trokšņu līmenis. Elektriskā piedziņa nodrošina vienmērīgāku autobusa gaitu, kustības uzsākšanu un bremzēšanu. Elektroautobusos diennakts tumšajā laikā ir nodrošināts arī labāks apgaismojums. Autobusu tehniskie uzlabojumi samazina fiziskos, psihoemocionālos un gandrīz izslēdz ķīmiskos riska faktorus. Uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina bezmaksas peldbaseina apmeklējumu. Autobusa vadītājiem, kuriem ikdienā ir izteikta piespiedu poza sēžot, palielināt ķermeņa vibrāciju un lokālo muskuļu sasprindzinājumus, peldēšana ir piemērota, kuras rezultātā uzlabojas asinsrite, vielmaiņa, imūnsistēmas darbība, stimulējas elpošana un mazinās stress. Peldēšana ir laba masāža mugurei un veselīga atpūta kopumā. Uzņēmuma vadība regulāri rīko darbinieku kopsapulces, lai informētu par jaunākajām aktualitātēm, uzklausītu darbinieku ierosinājumus, aktualizētu kādu konkrētu jautājumu, kā piemēram ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19, sporta aktivitāšu nozīmi, instruktāžas par dažādām tēmām. Paredzot atbilstošos preventīvos pasākumus un veicinot veselīgu dzīvesveidu, Sijā Rēzeknes Satiksme rada drošu, veselīgu un motivējošu vidi, kur autobusa vadītāji, pildot savus pienākumus, ilgtermiņā var saglabāt savu labklājību.